Sveiki visi rakari un sekotāji, kā arī priecīgs Ziemassvētks. Laiks ir kāds, tāds smalks lietutis nāk no gaisa. Uzūk plašķīt. Paķēri junioru līdzi, lai mammas pēc Ziemassvētku vakara var sakārtot māju. Nu, grūti man ir uztaisīt tos ievads katram video. Te kā viņš ik pa laiku apstājās, man viss jāpavastā. Jo pa lielam, ja jūs zin, draugi rakari, ko es daru, kur es iet, vai kur es braucu. Mēs bliež uz lauku, staigās, atšortu, tavai, tas viņam ir. Nu, karači tā, melā ķēvi līdzi, lāpsti līdzi un bliežam uz lauku. Staigās saka pa vīdi, tur, kur pagājušais plāniņo izrak. Viss sūds nerādīs, rādīs to smukāko. Ja man patīk daudz runāt, daudz stāstīt, un tad tie video ievelkas gāri. Nu kā, satiekamies uz lauku jau pie pirmo atradumu. Te mums būs arī pirmais smukulīts. Uz sāniņa izrakās. Nu. Izskatās jau kā kapiņš. Boigi smukā podziņa. Tā, kur ārekuji? Lietiši pīčā. Biks sādzēja vilkt. Kājas paliek ceļi mitri. Bet mums ir pirmais atradums. Smuka podziņa, to pēc tam apskatīsies, redz. Nav viss kāji. Karotīt nolausta bijusi. Būtu sudrabeni, būtu super. Bet ņem. Un tārpiši arī. Blin, kā aizmirst buņģiņu paņemt līdzi. Citreiz es paņem buņģiņu līdzi un salas savam vistiņam. Man ir 10 meitenes mājās vēl, kas dēja joliņas. Nu, re, apaļš atkal kaut kas. Kaut kas apaļš. Boigi augstais tons bija. Es jau domāju, ka tā kūse monta varbūt tā. Nē, bišķi pa plāna. Zaļais, redz, kaut zaļš. Ātri notīra. Te tās kapeigas, tā kā vakar nomests izskatās. Šitā interesanti piecniec, draugi. Ej, to no. Re, šitie rimbuļi. Šitam piecniekam ir tādi rimbuļi sānos. Tie man atgādina no tā zāģi. No to filmu zāģis, zin tam, uz vaigiem, man liekas, līdzīgi. Reku bildītē jūs redzēja, jā. Pirmais kapiņš ir. Labs sākums. Kas mums tur bija? Karotīt podziņu un no jau kapiņš. Es lēnam virzos uz to pusi, tur ir šī drenāža šakala roka. Varbūt kaut ko uzmaisīs priekš manim būs. Vat. Sprādzīti. Bijusi sprādzītē. Smukiņa. Dēburtiši, ja? Pusīt nolausta. Caurumiņi divi bijusi. Skan labi, tāpēc, ka pa vīdi tas caurums. Nu, akal kādam pie zābakiem ir bijusi kaut kur te. Čik aišnālēts iet, vai te, vai vairāks. Vecos laikos bija smuki visi tie smukumi. Kur tu skrien prom? Boigi jau piešāvies, jau var vien tālāk no manim. Te mums bija tikko sprādzīti. Nāc, šur bija signāliši tāds dobšs. Nu, hejā, kapiņš saka laikam. Jā. Jau jautrāk. Caurumi bitīt matos. Nebūtu tas caurums, būtu super. Labi. Nevilks garumā, bliežam tālāk. Atnāc te, kur viņš tās drenāžas roki. Sunim kaut kas jauns, lai iepazīstās. Kas tur iko, puikā? Viņš redz drenāžu trūbs. Nečur blakus. Viņš apkrīt. Nečur blakus. Jā. Tas ir traktors. Tas ir. Še, gardumī. Jā, nekas tas nav. Iepazīsties. Tas ir viens liels dzelzgabals. Aizgāja līdz to traktori. Tur vispār pat tukšo. Tā kā izslaucīts. Nāk apakaļ uz labām vietām un ir viens atkal. Viena otrā. Re, kāds zaļs. Viņas ir ritīgi zaļs, tas monēķis.
Tā. Viena otrā. Blin, fokusē. Redz, cik smuks. Jā. Man parasti 1 šilings. Šitie 1856 tie 1 šilingi bija. Nevar notīrīt. Tā uzreiz, vā, šitā. Re, kurš gads? To mēs pēc tam apskatīsies. Bet ir 3. laikam, ja? Jā. Bronzinieks. Un redz, cik smuki. Konkulītī. Tā kā plāniņais skaņa. Tā kā plāniņiem sudrabiņā. Kādu smuku podziņu puķīt. Tā. Izlaužam ārā. Viss kājiņu vēl būs. Jā, vēl kājiņu klāt. Reti gadās. Bet ir kolekcijā iekšā. Nu ko, draugi? Cimdiņš novilkts. Rociņi tā kā nomazgāt. Ir kaut kas. Kur ir? Reko. Pēc krāsas kaut kas ir. Pēc krāsas kaut kas ir. Plāniņais jau tas nebūs. Ir vai nav? Buļin, varbūt, ka pārcentās. Kas tas ir? Tā, vai notīram. Ir. Irā? Cezar, mums irā? Ir. 4 šilingi. Šitas ir sudrabišs. Te ir galva. Jā. Gads apakšā te tulīt pišpiši nabrauks ar tā pirksti. 1800. Neredzēs, varbūt jūs jau redz pie 6. Nezinu, apskatīsies pēc tam. Bet sudrabiņš ir pirmais. Pirmais šodien. Bronzinieki. Un širācī smukuls. Šilings ir, bet nav plānišs, bet ir. Super. Diena izdevusies. 24. decembris. Zemsargu diena. Hejā. Priecīgs Zemsargs viena visiem. Noteikti nokavēšanās, kamēr samontēs viss širos smukulīt kā izrāk. Bet ir labi. Ņemam ciet, nevilks garumā. Lietiši pārgāja. Tas jau nogurs. Rokas šmurģeki. Pilns ar visādiem alumīniem. Bet mēs turpinam. Cimdiņu noc nevilks šoreiz. Ja mums ir atkal viens apaļais. Un šitas jau ir jau tradicionālais. Jā, delfīna orīti. To mēs apskatīsies pēc tam to gadiņu, vai ir jackpotnieks vai nav. Nu tā. Pinpointers ģerbos ārā man. Baigi sabēdināja. Jāvalkas lēnam uz mājām, jāmēģina salīmēt. Ja nē, tad jāpaizona Nikam. Varbūt, ka šitādu korpusu jaunu var dabūt. Man jau bija jau šitas korķis pārplīsis, to es jaunu nopirku. Tagad šitas atlīmējās. Nu, savu jau ir nokalpojis. Tie, kas seko, tie zina. Dienā nē, bet tik pa pārdienu. Vairāk. 2 gadu drīz būs. Ot. Un netik man līdz mīseiši. Labi, bet bišķi sabēdināja. Iet uz mājām. Saimnieks bija pienācis ar savu sunu. Tad tie tur parunājas savā starpā. No. Un tā mums bija atradums rekvīrē. Pa ceļam uz mājām. Nezinu, kas tas ir. Bet man liekas, ka tas ir kapiķis atkal. Jā, delfīniec. Labi. Tās ir tāpat, tā, kas ar veķi Latvijā mētējas, tā kā krievnieki. Pilu pagast. Tāpat arī šitie te mētējas. Bet tā ir sīknauda. Viņiem ir sudrabiņu vēl. 10 eiro un 25. Labi, velkamies mājās un skatāmies, ko tas sarak. Šitais te izbēri visu to, ko sarak. Te tulīt izšķiros podziņas. Smukumiņi kaut kādi. Mi-6 tur neiespringst vairāk. Paskatījās. Latvijā veikals Rimcimcī. Detektori var nopirkt šito korpusu. 35 eiro laikam maksā. Un jāsazinās ar Niku, uztaisīs kādu atlaidi varbūt, un tad es pats nomainīšu. Jānomazgā šitie. Te mums ir kapiķi. Un tad, ja mēs apskatīsies. Te ir viss mana smukumiņi. Samazgāja smuku sakrāmē. Tā, šito noliks šitā tevā. Nu, jūs redz, pa lielām viens un tas pats. Roku un roku pa tiem laukiem. Kā nāk, tā nāk tās pogas. Es nezinu, kur viņas tur
kā viņas aug, kas viņas tur sēja. Svīņu kaudzīt. Šitas kaut kāds berbuls, pasmaks, krāsainais. Nezinu, kas tas tāds ir bijis. Nolaust karotīti. Reku maziņas sprādzīt. Es, kad tās mazās sūdiņas tur izroka, te es viņas uzreiz rast lādes, somā nemaz neiedziļinās. Bija noteikti smilti iekšā, nav juts un iemets, mazgājot, redzēju, ko maziņš bērns zandalīt. Tā ir lielāks sprādzīt. Kas vēl mums te ir? Tā, podziņas, redz, cik smūk. Paskatās. Šitas ir no viena tā paša ķitela. Redz, tajā kājiņa un te bez kājiņa. Šī tāda pat. Tas ir viens, un tas pats paltraks ir bijis. Redzi, kas smūk. Šitas baigs smūkais. Ir kāds rokdarbs. Labais. Redz, te jau var redzēt, ka visāds tās plikpaurens, visāds podziņas. Re, kājiņam. Bet šito rītīgi, es domāju, moši no kāda kapiņa taisīt, jo rītīgi skanēja, bet šī pusē es skatās, te neko nevar saskatīt, te nekas nav. Tā, plikpauren, ne? Jā. Labi, tas tā. Sākam ar kapiņiem. Reku, 10, tā caurumu. Man galīgi nepatīk tie caurumi, bet apskatās, šitā točnā arī tieši tāpat uz tiem vaigiem. Tagad tai lellei, tai zāģi, filma zāģis, tai lellei, ne? Nu čista, nu pasaka, ka ne. Vat, un te reku šitas te piecaurnieks, viņi tāpat zort ir. Ne? Šita tikai 2, man viņi reāli atgādina. Tā, liekam malā. Tā, te ir viena delfīnora, te ir vēl viena. Skatījās, nav jackpot gada. Šitā bija 1894. laikam šitā. Šitai neko nevar redzēt. Bet draugi rakari, es neroku, es netaisu pat stāvus tā kā citi youtuberi. Es viņus neroku, pats ārā tā aproku un izroku. Es viņus reāli roku, viņus ir tā kā krievkapeiks Latvijā. Blin, te jau speciāli nolika kaudzīt parādīt, es viņus roku un met vienā kaudzītē, redz. Vat, tā kā 2 vakar šodien nāk mājās. Tie nav pat stāv, tie visi sarakt. Viņi visu laiku nāk ārā. Nu tā. Un tad šitas labais. Šitāds ret trāpās. Vienotā. Riksmonti. Re, kas smuks. Parasti 1 šilings. Kaut kur te ir 1 šilingi tie līdzīgi. O, reku ījā vienniek, re. O, 1 šilingi 1856. Šitam ir 1800. Paskatās. 1857, 1800, nodils. Jā, šitas arī ar šī kaudzītēm. Tā, un tad, kā nekā, bez viena sudrabiņa mēs šodien nu kā lai saka, jā, bez viena sudrabiņa mēs mājā neatbrauc draugi. Šitas ir 4 šilingi, šī gadiši apakšā 1856, apskaties deguns tā kā man labais, manējais. 4 šilingi. Kāds viņš tāds ir, tas sudraba kvalitāte viņam tur arī ir kāda ir, tur nav tur baigais 800 tā kā, vai 900 tā kā vācu markam un 800 kā pieslukniekam, bet sudrabiši mans ir priecīgs. Nu, teikšu, ka vienmēr liekam īkšķīšu uz augšu, rakstam komentārus, padalāmies, lai redz, ka ir tāds rakars Dānijā. Piesakojam, par to nav jāmaksā, tas ir abonēt. Jūs uzreiz nepalaidīs garām kādu, ieķeksē zvaniņu, lai jūs neparaiž garām mans jaunākos video, jo tālāk būs tikai un vienīgi interesantāk. Jā, pinpointers izģērbās, bet to mēs dabūs jaunu, to mēs atdzīvinās, pārģērbs un bliezīs tālāk. Tā kā ejam, rokam rādam un satiekamies jau nākošajā video.